Parādīsim jums, kā iejūgt zirgu loka aizjūgā. Patiesībā kāda detaļas, kādā secībā mēs liekam, tam īpašas nozīmes nebūtu. Rādīšu, kāds ir, ar ko ieteiktu es darīt. Vispirms mēs uzliekam sedulku. Sedulku mēs liekam arī tā, lai visa sedulkas savilkšanas, visa notiktu kreisajā pusē. Tātad mēs zirgam esam no kreisās puses klāt un liekam pāri sedulku. Sedulkai mēs noliekam, viņa stāv. Sedulka nedrīkst būt ne šeit, kā ir citreiz redzēts, guļ uz skausta, un līdz ar to mēs zirgam šeit lāpstiņas galu, visu mēs ierobežojam atkal kustību, un nav labi. Sedulku uzliekam, un viņa pati, tā tieši tāpat kā segli, ieņem savu vietu, un viss. Mierīgi tad aizejam zirgam otrā pusē, un paskatāmies, lai nav nekas mums nameties, ne sedulkas jost, vēdra jost nesagriezusies, nekas. Un tad ar vienu roku izvelkam cauri un tā tad aizsprādzējam pirmo siksniņu. Uzreiz pavisam cieši nebūtu ieteicams sprādzēt, jo, kad būs jums zirgs ar visu jau aizjūgts un visu, un tad jūs redzēsiet, cik jums vēl vajadzētu pievilkt. Jo zirgiem ir ieradums piepūst vēderu, tieši tāpatās kā uz seglošanu un visu. Lai nebūtu šādas no sedulkām nekarātos vienkārši sikstas brīvas, arī pats var uzšūt no vienkāršas gumijas, un mēs šeit aizbāžam garām, un ir šāds skats. Tad, kad vajadzēs jums saregulēt sedulku, visu mierīgi atkal izņemsiet un varēsiet pievilkt klāt. Tik, cik jums kuros robiņos vajadzēs. Nākamā detaļa, ko mēs liksim, tās ir sakas. Patiesībā tā, cik ir braucēju, tik ir viedokļu par to, kā sakas likt, uz kuru pusi griezt. Vecos Krievu žurnālos ir tāds variants, ir rakstīts un izteikts, kad mēs sakas tātad, protams, arī, kā visi apgriežam pretēji, lai šī koka daļa ir augšā, jā. Mēs pārliecinamies, cik tas viss ir brīvi, un redziet, zirgs jau ir padevis galvu, un mierīgi varam uzmaukt virsmu. Tagad zirga šaurākajā daļā, tātad aiz ausīm, mēs griežam sakas krēpju augšanas virzienā. Šādi. Uz šo pusi zirgam visvairāk aug krēpes, un mēs apgriežam sakas un viņas noliekam vietā. Ja zirgam krēpes aug vairāk uz otru pusi, tad mēs griežam sakas uz to. Sakas šīs ir, zirgam ir tieši kā laikā, šis izmērs der viņam. Nedrīkst būt situācija, ka jūs uzliksiet sakas un viņas paliek kaut kur zirgam puskaklā. Jūs zirgam pirmām kārtām būs traucēt elpošana, spiedīs kaklu, jūs vienkārši sabojāsiet zirgu. Sakām ir jādara tieši tāpat kā jebkuram aizjūga detaļai. Tātad šeit ir darba slejas, viņas ir varam, lai nebūtu katreiz jāsprādzē nost, jāsprādzē atkal klāt, vienkārši viņas ir piesprādzētas, mēs pēc darba viņas vienkārši varam satīt ap dzeņa augstību, un nekas mums nav liek laiks jātērē. Tad mēs slejas pārmetam pāri, šī siksniņa iet pāri sedulkai, un viss ir taisni, un apliekam. Tātad vienkārši asti paceļam un pārliekam pāri slejām. Slejas ir pa mazu. Ja jums būs šāds skats, jūs pārliksiet. Arī zirgs ir nostājies drusciņ. Ja slejas jūs uzliksiet, ja, un būs skats, jums būs šāds, kad slejas stāv šeit, un šeit ir viss kaut ko te, tātad slejas ir zirgam pa mazu.
un jums ir vai nu jāved pie meistara pāršūt, vai ir jāiegādājās citas. Slejas, jā, protams, slejas jūs uzliekat, un viņš jums karājās šeit, pie lecavām locītavām, vai pat šinī vietā, tad slejas ir pa lielu. Un braucot vienkārši var notikt tāda lieta, kad viņas pat var nobraukt aiz lecamās locītavas, un zirgam būs nepatīkami, un zirgs var saplēst aiz jūgu. Sakārtojam visas šīs ir sleju, visas saturošās siksniņas, kas slejas palīdz. Saturēt šīs jau ir saregulētas slejas konkrēti šim zirgam. Tātad šeit ir slejās ar augšā ir sprādzīti, ar kuru mēs varam regulēt sleju attālumus. Ja mums liekas, ka zirgam šī daļa der, bet varbūt tas vajadzētu šo daļu padot vairāk atpakaļ. Jūs redzat, ja mēs tagad tā padodam tā kārtī, redziet, kas te tagad notiek, tātad slejas ir pa lielu. Ir jābūt noreglēt. Nedrīkst arī būt tāda situācija, ka viss te kaut kur karājās, te it kā būtu vietā, šeit ir tad labāk, lai šī daļa ir vietā, un šī daļa mierīgi te ir uz krusta kauliem, un nekāda no tā nekas nenotiek. Un te mēs mierīgi caur visām metāla sprādzītēm mēs varam izsprādzēt. Un viss mums ir jau saregulēts te, un te ir zināms. Iegādājoties slejas un liekot viņas pirmo reizi, protams, iespējas var būt ļoti mānīgs, kad viņas var būt par mazu vai ļoti par lielu. Tāpēc ir jāskatās, ir jāizbrauc. Pirmo reizi, protams, ne jau ļoti ilgi, un jāskatās, jāsako, kā slejas jums viss nostāsies attiecībā pret jūsu zirgu. Atpakaļ. Mums ir ievests ilgsīs, un tagad varam turpināt savu zirga iejūkšanu. Jūkšanu arī visu sākam no kreisās puses. Tātad pirmais, paceļam ilgsi, paskatāmies, protams, zirgs ir atkal iestājies, pakaļ kāja ir atsevišķi, ja? Tātad ilgs nesniedz mums te īsti līdz dzeņaukstim, un mēs zirgam varam paprasīt paiet atpakaļ. Opi, trrrr. Zirgs mums pagājis ir uz atpakaļ, ir druscītiņi tā kā pa tālu, tad to mēs varam labot vai nu paši bišķi piestumjot ratus, atpakaļ. Un tātad šis būtu tas vēlamais, ja, stāvoklis, dzeņaugsts, ilgs, ja, iesākumā, kad mēs tagad taisīsimies uzlikt loku. Tātad loku mēs, lai ir vieglāk, ja rādu jums, kad zirgu jūdz viens pats. Tad visu laiku būtu vēlams kreisajā rokā, lai jums ir kāda saitīta pavadiņa, ja? Lai jums nav tāda lieta, kad zirgs paliek viens pats, pilnīgi bez nekādas pieskatīšanas. Tātad šeit ir, mēs esam ieliekam, sagriežu dzeņaugsti, ieliekam iekšā. Tad loku mēs liekam šeit, velkam cauri un vienkārši to loku mēs tagad apgriežam. Un tā, lai ilgs nostāto šinī te loka gropīte, un loku mierīgi varam pārlaist pāri. Šis ir tas stāvoklis, kādā būtu labāk. Vēl labāk ir braucējiem šinī pusē lokā ieskrūvēt metāla cilpiņu iekšpusītē vai kādu cemīti ienaglot, lai ja lietus laikā vai slapdraņķī dzeņaukstis nekļūtu vaļīgas un neslīdētu pa loku augšā. Šeit ir tātad metāla adurīte jums, kas neļaus lokam dzeņaukstīm staigāt pa loku, un tātad šeit ir tā brezenta siksniņa, kura atkal neļaus dzeņaukstīm slapjā laikā pārbraukt pāri ilgšu galiem. Tātad, un tagad kas notiek mums labajā pusē? Labās puses ilgi mēs paceļam tieši tāpat, bet šeit mēs vispirms liekam loku klāt. Tajā pusē mums bija otrādi, mēs likām vispirms dzeņaugsti, bet šeit mēs pieliekam ilgsi pie loka, lai arī šinī gropītē, un
Tātad šeit mēs pārliekam dzeņaukstus pāri. Un mums ir jādabū šeit apakšā atkals. Tātad šeit būtu labi, ja būtu metāla cilpiņa vai cemīte, tātad, kas tomēr neļaus dzeņaukstī izstiepties lapjā laikā un staigāt, un kas var radīt liekas problēmas. Tātad būtēlams abus galus ilgsim noregulējam drusciņ vienādi. Tātad vēl mums ir, mēs varam padzīt uz priekšu. Nu, viss. Tā, nākamais mums ir jāsavelk sakas. Sakas mums ir jāsavelk, mēs savelkam ar šo jēlādas siksniņu, kas ir savilcēja siksniņu. Un to mēs darām tā, apmetam pirmo reizi ap ilgsi. Un ar labo kāju mēs velkam kopā. Tātad mēs savelkam ar roku, lai vieglāk ir pret ilgsi, atspiežamies un tinam atkal un atkal. Tas viss ir atkarīgs no tā, cik jums ir gara šī savilcēja siksne. Un lai nebūtu šādas spraugas, nedrīkst būt šeit nekādas spraugas, ka tev rokas var bāzt un viss. Un atkal paceļam kāju un savelkam cieši kopā. Nebūtu vēlams, lai šī savilcēja siksna būtu ļoti gara, jo tad jums te var veidoties ļoti nesmuks sējums. Pirmām kārtām nebūs vizuāli skaisti, un otrām kārtām jums pašiem grūti. Ja būs kādreiz dzīvē vajadzība kaut kāda, vai notiek ķībele uz ceļa, un zirgs ir ātri jāizjūst, un jūs tur paši varat sapīties savā sējumā, un nebūs īsti labi. Un tad šo galu tad mēs velkam šeit cauri pa iekšpusītam sējumiņam un atkal skaisti novelkam. Trrr. Un tātad, lai mums arī būtu skaists skats, varam 3 reizītes. Un tad notiek tā. Tad šo mēs paņemam kā cilpiņu un ar roku vienkārši pievelkam. Atkal varam pavilkt ārā un pievelkam. Ne ļoti stingri viss. Un lai šāds gals te nekarātos un braucot nekas neatsietos, nekas nenotikt, mēs viņu vienkārši šaut caur šo cilpiņu un aiz šī galiņa te varam pavilkt ārā. Un it kā ir arī vizuāli, ir skatāms sējums. Var darīt arī tā. Atsiesim vaļā. Ir redzēti arī tādi varianti, kļūda nav, bet īpaši droši manā skatījumā tas nebūtu. Mēs tā tad izvelkam vienreiz, ir redzēts, tad mēs te un vienkārši sasien un atstāja garāku, pievelk ciešāk un brauc. Šāds sējums ir redzēts. Jā, vai atkal viņu mēģina kaut kur aizlosīt, kļūda tā nav. Pirmām kārtām jums ir vizuāli nesmuks, te viss te karājās. Un otrām kārtām braucot, it kā viņš te nevar no tik garas cilpas, vairāk iznāk šis gals ārā, bet nu vizuāli skaisti jums nebūs. Tā kā tad labāk, lai būtu arī skaists pinumiņš. Izvelkam skaisti. Šitā piesienam un vēlreiz pavelkam, mierīgi izvelkam un tātad šeit, lai būtu šo savilcēju siksnu pašiem vieglāk izvilkt cauri starp sakām, kur savienojās abas koka detaļas, vienkārši ar nazīti var izveidot gropīt, lai vieglāk ir šo savilcēju siksnas galu tur izdabūt cauri. Tātad tālāk mums ir šīs siksnas. Tātad no labās puses to daram cauri sedulkas pirmo riņķīti un izvelkam cauri.
nebūtu labi, kad jūs uzreiz tagad vēl jums nav noregulēta. Redziet, šeit arī sedulka ir gana brīva šī vēdera josta, ja, kad jūs tagad uzreiz tā pretī. Un arī zirgs ir iestājies, šeit redzam, ja, ka te viss ir patiesībā brīvs aiz sakām. Zirgs nav pilnīgi pret aizjūgu, tātad nevis sākumā uzreiz liekam pret vēdera jostu, bet druscītiņu kādu plaukstu tiesu liekam uz priekšu, jo, kad zirgs mums uzsāks iet, tad, lai tas viss var nostāties vietā. Un tagad, lūdzu, tad pie otras puses mēs tagad izvalkam cauri šo pacēlāju siksnu. Un viss. Tagad mēs redzam, mums vēdera josta ir ļoti brīva, un mēs varam izmantot, ko es teicu, zirgs ir vēderu. Nav vairāk piepūts, un mēs varam mierīgi savilkt sev vēlamajā augstumā sedulkas. Tātad sedulkas, jā. Tātad mēs varam mierīgi, normāli izbraukt cauri plaukstu, jā. Ja mēs šeit plaukstu nevarētu dabūt, tas ir viss ir pa stingru, zirgam spiedīs arī muguru, būs nepatīkams sajūta arī šeit zirgam. Un viss. Tātad, un tad šī siksna citi liek ilgsīm pa ārpusi. Bet vieglāk ir braucējam pacelt, visu aizjūgu, protams, liekam aiz un vienkārši ar šo roku kreiso piepalīdzot ceļam augšā. Ja zirgs mums nav liela augu, mēs arī varam zet roku pārlikt pāri un palīdzēt piepacelt. Un mums ir jāpaceļ gana augstu, lai šai vietai viss aizjūgs, jūs redzat, kā guļ dzeņaugstīs. Ja mēs palaižam lejā, viss ir pret kaklu, viss ir sakās un viss. Tad paceļam augstu, visam ir jābūt dzeņaugstīs. Un arī tāpat uzreiz nesienam pret vēdera jostu, jo zirgs ir pakāpies, mums ir nedaudz atpakaļ, un tas ir arī jāierēķina. Un tad druscītiņu plaukstas tiesu liekam uz priekšu un varam siet. Tātad mēs viņu apmetam vēl vienu reizi. Sējumi ir, cik braucēji, tik ir sējumi. Un ir redzēti skaisti cilvēki grib siet, mēs ar sienam, šeit vēl tāpsienam un visu. Un kādreiz, kas atcerās, kad veci vīri iespļāv saujā un nobērs pret ilgsi un tad aizlocīja šo galu, lai nenāktu vaļā. Bet, lai mums braucot, tomēr nenotiktu ķībeli, lai nekur nekas, mums tomēr mēs esam droši, gribam būt par to, lai aizjūgs mums kaut kur neatnāk vaļā, lai mums nekāda nelaime nenotiek, tad labāk iesaku šādi apmest un šeit izveidot krustenisku šai siksnai pa otru pusīt, lai iet arī gan no priekšpuses ir siksna pāri, gan arī šādi, un visa šī siksna ir ierobežot. Un tad mēs varam skaisti aptīt, mēs varam šeit aizlikt garām, un viss viņš būs tepat vietā. Un šo siksnu, kuru mēs liksim zirgam zem vēdera, mēs vienkārši viņu uzliekam virspusē un pievelkam, lai nekur nekas nevar atnākt vaļā, un lai mēs vismaz būtu droši par to, ka šeit nekas mums nenotiks, nesatrūks, nesaplīsīs, un mēs vienkārši tā arī varēsim aizbraukt līdz galam. Un tagad mēs arī šo siksnu, kas mums ir, mēs caur apakšu, lai nekur nekas nav sameties tā. Tātad mēs viņu liekam, šo mēs tīnām, sākam šai siksnai priekšpusē. Ja mēs tīsim viņu aizmugurē, un tagad man tā kā liktos, ka būtu šeit, jā, un tagad es tīnu, es tagad aptīšu, tātad šī sprauga, un šī siksna arī var staigāt, un braukšanas laikā var notikt tāda lieta, ka jums vienkārši šo vēderu apakšējošo siksni, jums vienkārši viņu dzīs uz projām, un nebūs labi, un aizjūgs mums īsti lāga var neturēties kopā. Tātad atceramies, ka šo siksnu mēs nedrīkstam novilkt tik cieši kā sedulka. Viņa nav tam domāta. Viņai ir jābūt bišķiņ brīvākai. Jābūt drusku brīvākai un arī šo siksnu
Mēs arī varam šādi aptīt. Un arī varam vēl vienreiz, lai mums ir droši un nekas nekur nenāk vaļā. Ja gribam, varam šeit aizlikt garām. Uzsveru vēl vienreiz, cik ir braucēji, tik ir siešanas varianti. Un pats pēdējais pieliekam grožus. Pēdējais ir pieliekam grožus. Tātad pārliekam pāri mugurai. Būs labās puses un arī, protams, vispirms sprādzējam kreisās puses grožus. Kreisās puses groži. Groži pareizi ir jāsprādzē mums. Jau mēs varēsim noņemt arī zirgam saitīt. Nav mums nekāda vajadzība viņu vairāk turēt. Šie ir bezloka aizjūgi iemaukt, ja, ar lauzni. Tāpēc ir jāatcerās tāda lieta, kad sprādzēt labāk zirgu. Un, protams, sākumā visu zirgus labāk braukt, ja, un sprādzēt uzreiz lielajā riņķī. Tātad mēs šeit iesprādzējam. Atceramies, jo mēs sprādzēsim šajos robiņos, un jo zemāk, jo asāka iedarbība uz zirga muti. Visa vadīšana ir ļoti asa, un to var darīt tikai tādā gadījumā, ja braucējs ir ļoti pieredzējis, un viņš zina, kāpēc viņš to dara. Viņš zina, cik stingri tad ir novilkt šo iemauktu ķēdi, kas ir, ja neesat pārliecināti, vai ķēdi pareizi izmantosiet, vai nenodarīsiet pāri savam zirgam, labāk ķēdi atstājam, kā viņa ir, liekam viņu mierā un vispār viņu nenovelkam. Ir varianti, kad braucēji novelk ķēdi, jā, jo it kā zirgu ir vieglāk vadīt, bet tādā pastāv arī iespēja, ja jūs nepieredzējušam zirgam un pašu rokas nav pieredzējušas, novilksiet ķēdi stingri, tad jūs zirgu vadat, un līdz ar to ir nepatīkams spiedienas zirgam, izraisot asas sāpes ķēdi tieši pret žokļa kaulu. Labāk tātad, ja vien var, nevajag šo ķēdi censties izmantot tikai, tad jums tiešām ir kāda īpaša nepieciešamība. Tātad, un grožus iesprādzējam šajā caurumiņā, un mums ir viens puses groži, ir piesprādzēt tieši tādā pašā veidā. Mēs arī sprādzējam labās puses grožus, un groži abās pusēs iet pāri dzeņaukstīm. Pāri. Tātad mums iet pāri dzeņaukstīm, un mēs atkal šeit iesprādzējam riņķī. Gribu vērst arī braucēju uzmanību vēl uz kādu lietu, ko varat izmantot, lai jums būtu zirgu vadīt vieglāk loka aizjūgā. Pie šīm sedulkas detaļām jūs varat piesprādzēt vienkāršu karabīnīti. Mēs viņu piesprādzējam, izvelkam šādi, un mēs viņā varam iesprādzēt grožus. Jūs sēdēsiet ratos, un jums tā tad ir variants, kad groži jums iet šādi. Tas nozīmē, ko? Ja jums zirgam ir izstrādājusies kāds ieradums, vai jūs viņu negribat, lai izstrādājās, jo zirgam, jūs zirgu griežat, zirgs jums pagriež galvu, un viņam ir grūtāk galvu atstutēt pret ilgs galu. Tādā gadījumā, ja jums nav groži šeit augšā, tātad kas notiek? Jūs vienkārši varat braukt, šeit ir tātad groži, redziet, viss ir brīvs, un jūs vienkārši zirgu velkot tādā gadījumā pa labi, jūs redzat, cik tālu jau aiziet groži pie loka, un zirgs bez problēmām var pielikt galvu pie ilgsīm. Patiesībā jūs ar grozi viņu pievelkat. Un tādā gadījumā, lai arī pašiem ir vieglāk braukt, var izmantot vienkārši veikalā nopērkams karabīnītes abās pusēs. Un iesprādzējam. Un lūdzu, un braukšanai jums ir abas puses ir pilnīgi vienāds. Arī vēlams, protams, groži, lai būtu skaisti.
pareizi sagriezt, lai nebūtu sametušās cilpas. Ir vēl variants, ja tiešām zirgam ir kāds nepatīkams ieradums ar galvas griešanu, vai zirgs grib nomesties, vai kaut kas. Vēl ir variants, kad var nesprādzēt šeit karabīnes, sakā, šeit ir koka daļa. Šī jūs varat vienkārši ieskrūvēt skrūves ar cilpu galā, un jums pat iznāk tas kontakts jau tuvāks. Tātad caur sakām uzreiz aiziet pa taisno, tātad groži ies caur šo riņķi, un viņi aizies jums līdz zirgam tiešā kontaktā uz muti. Ja gribat, lai tas darbojās tā kā, teiksim, arī būtu dubults, arī vēl var izmantot karabīnu, no tā ļaunums nenotiek. Jums vienkārši būs vieglāk pašiem zirgu noturēt taisnā vadībā, un nebūs nekādu problēmu, ka zirgs mēģinās kaut ko galvu griezt, un jūs tur pēc tam mocīsieties, kāpēc es nevaru izgriezt. Vislabāk, ja tādu lietu ar šīm karabīnēm šo mēs varam novērst uzreiz. Un tā, un zirgs ir gatavs sajūgts, loka aizjūga.